Sveicināti šajā sestdienas rītā. Šobrīd atrodamies Vērmanas dārzā. Jā, mēs plānojam tagad katru sestdienas rītu izdot jaunu šovu, jaunu epizodi šovā Rīta pastaiga. Okay. Tad es rīta pastaiga. Sestdienas rītā. Šovā Rīta pastaiga, kurā mēs... Kāda pastaiga? Kur tu tagad? Kas tu? Rīta, sestdienas rītā. Kas sestdienas rītā? Mēs nesaprotu, kur tu staigās? Tagad Fashion Week staigās uz mēles vai kur mums? Mēs norunājam nosaukumu Rīta pastaiga. Sestdienas rītā. Es tev teicu Rīta pastaiga. Ko tu pārsi sestdienas rītā? Atvainojamies par nelielām domstarpībām. Mēs nebijām tikuši skaidrībā par nosaukumu. Manuprāt, diezgan svarīgi ir noskaidrot nosaukumu pašā pirmajā raidījumā, lai pēc tam nebūtu jādomā par to vairāk. Mēs jau bijām noskaidrojuši, bet nu labi. Tu biji noskaidrojis, jā. Labi, varbūt tad dosim cilvēkiem iespēju izvēlēties. Jā, ļausim jums pašiem izvēlēties. Citiem cilvēkiem ļausim izvēlēties, iesim pajautāt jautājumu, kurš nosaukums labāks. Jā. Dosimies? Dodamies. Kur tu biji pazudis? Labi, tagad ir laiks noskaidrot, kura variants tad ir labāks. Līdz cik spēlēm? Kādiem mačiem 11. Ok, dodamies. 11. Штука такая. Мы делаем шоу, и у нас есть два варианта. Мой вариант для шоу имя, да, и он вариант для шоу имя. Один вариант по-латышски «Сестденс Рита», и другой вариант «Рит Пастайг», который у вас много понравится. Который. Покажите, это. Sestdienas rītā. Kurš variants patīk labāk? Te pluči. Спасибо. Kur variants? Iedamies, ka Rīga? Tomēr mani. Sestdienas rītā. Iedamies, sestdienas rītā. Ir labākais noteikti. Labi. Rīt pasteigs. Jā. Jā, patīk labāk. Sestdienas rītā. I think we're gonna have to go with morning. Cik tev rekur suliņa sprešīgāka rītam, kas sestdienas rītam? Kurš tev variants labāk patīk? Sestdienas rītā? Sestdienas rītā? Mans nosaukums ir Rīta pastaiga. Kurš labāk? Sestdienas rīts. Paldies! Es saprotu to, ka cik reizes tev pateicu to, ka tavs labāks, un ja man patīk savējais labāks, var darīt to, ko es gribu. Bet reāli tu pielieniem, tas nav objektīvs viedoklis. Nu nav runa par objektivitāti. Vari beigt filmu. Ei, šis nefilmē vienkārši jāsaka. Bet mans nosaukums ir Rīta pastaiga. Kurš jums labāk patīk? Tas nav godīgi. Mēs sākam jaunu šovu, izdosim katru sestdienas rītu, bet mēs nevaram izdot nosaukumu. Mans nosaukums ir Rīta pastaiga, viņa nosaukums ir... Sestdienas rītā. Un tad šis varētu tev pozitīvs sestdienas rītām. Pozitīvs sestdienas rītām rekritēs šipā. Ietālās garšo. Viņa vēl? Tā, vecīgi. Drop the mic, man. Ir tā, viņš ir uzvarējis. Tur vairs nav ko darīt. Atpakaļ studijā. Atpakaļ studijā. Labi, mūsu nosaukums ir sestdienas rītā. Ar uzvaras garšu varam turpināt. Jā, sākam vēlreiz intro. Sestdienas rīts. Sveicināti sestdienas rītā, šovā sestdienas rītā. Šajā burvīgajā sestdienas rītā ir arī mūsu pirmais raidījums sestdienas rītā. Tas laiks, tas jāsaka. Nu, nav runa par to atkārtošanu vairāk, jā, bet es esmu vienkārši bezgalīgi pateicīgs cilvēkiem, ka viņi pieņēma pareizo lēmumu un nobalsoja par labu manai idejai. Tas arī viss. Kaut vai. Šajā sestdienas rītā mums būs viesis, kurš vēlāk mums var uzstāsties. Viņš ir mūziķis, būs live sessions tāds. Jā, mums arī paredzēts challenge, kas šobrīd gan ir paturēts tādā noslēpumā, bet viss, ko var pateikt, ir tas, ka tur būs 4 sienas, kaut kas iekšā, ar acīm ciet, hops, paņem, tas ir tas. Noslēpums tev reāli vispār priekšā pateikt. Tas tiešām ir noslēpums, tā kā mēs par to vairāk turpinātu. Neturpināt. 33 sekundžu ziņas. Okay. Cirkā vairāk dzīvnieki necietīs. Saima ir pieņēmusi lēmumu to, ka savvaļas dzīvnieki tur vienkārši vairāk nebūs.
Beidzot, Latvijā no rudens sāksies X faktors, kur jaunie mākslinieki, mūziķi varēs uzstāties lielās skatuves un censties sev pierādīt visai pasaulē. Jaunpiebalgā notikušā autoavārijā dispečers nav bijis spējīgs saprast adresi, uz kurienes sūtīt ātrās palīdzības brigādi. Tas bija kuriozi. Porziņģis atzinis beidzot ir, kad Ņujorkas sistēma ir pilnīgā sviestā, un jau no sezonas sākuma viņi iet pa nepareizo ceļu beidzas. Manuprāt, mēs esam gatavi. Nu ir pienācis laiks challenge'am. Mūsu challenge ir... Kas ir kastē? Kas tur ir? Kas ir kastē? Tātad mēs katrs ieliksim pa objektam, tātad kopā tie būs no katra 3 objekti. Ar acīm ciet jāčamda un jāuzmin, kas tas ir. Ja tu uzmin, tad ir 1 punkts, ja neuzmin, tad ir 0 punkti. Beigās noskaidro uzvarētājs pateiks, kas zaudētājiem būs par sodu jādara, ko mēs arī parādīsim nākošajā epizodē, nākamā sestdien. Mēs katrs nopirkām pa 3 objektiem. Viņš nezina, kas man ir pa objektiem, un es nezinu, kas viņiem par objektiem. Jā, tas viss notika ļoti godīgi. Sāksim? Kurš sāks? Uz kāmstrik? Uz kāmstrik, jā. Bet tā kā itāls. Itāļi kāmstrik? Itāļi kāmstrik. Kāmstrik. Tu sāc? Vai es sākšu? Tu sāc. Ko? Cik pirkstu? Neredz. Davai neredz. Pirmā prece ir šī. Viņš ir paciņā. Es nezinu. Ciets. Zīmura asināmais pēdējais. Zīmura asināmais? Cik zīmura asināmais? Nē, bet nav galos cauruma. Labi, tā ir mantiņa, gara bumbiņa. Mantiņa bērniem. Gara bumbiņa. Labi, tas ir diegs. Tas ir diegs. Tā. Viņš neuzmanēja diegu. Labi, tas ir īstenībā diezgan negodīgi, bet... Būs tests. Es tiešām neko neredzu. Cik pirkst? Es vispār neredzu. Cik manai plaukstēji pirkst labi? Es neredzu. Es tomēr izņemšu no paciņas, jo grūti bija saprast, jo tā paciņa daudz ko nepasaka par to objektu. Mini. Ko? Šit ciets, plasmas, kaut kāds... Man kaut kāds mazais mikroskūpjais tāds sajūt. Tā ir tavu galatbildi? Gan jau nav, bet jā. Tas ir aiznaga tīrītājs. Nu, dod roku. Es zinu. Visiem tiem... Nē! Es būtu pateicis sākumā Ingvers. Ko? Tu Ingvers izrāvi? Nē, pēc formas tā kā Ingvers, bet jā, tas ir noteikti lieldienas tojās zaķītes šokolādē. Vai ne? Tu vis, ka tas ir... Jā? Jā. Tas ir kaut kāds dārzens. Kartupils. Bija gala atbildi? Milzīgs atbilstīgs. Nu labi, tā ir selerija sakne. Ko? Tu pats nezināji. Mans karonijs. Kaut kas traukā, es jūtu. Tā. Nu nē! Ko? Cik pretīgi. Ķipa teiktu, ka tā varētu būt vista, kaut kāda gaļa, tādas formas objekts sev čista būstē nelikta. Nu labi, ķipa vistas gabaliņi kaut kādi. Laikam jau jādod svaigi broilera kakli. Tie ir kakli. Es domāju, viņi tik slikti izskatās un viņi tik slikti arī jutās rokā. Fuj! Kaut kāds minējums jau, kaut kas tāds jau nāk prātā, jā? Makaroni, kaut kādi šķitis, kaut kāds... Kāpost. Nē, bet jā, kāpost. Tās ir jūras zāles. Jūras... Svird arī, es jūtu, ka svird. Labi, challenge beidzies. 2-0, viņš ir uzvarējis. Kas man par sodu? Es par šo jau biju domājis. Tu būsi tramvajā vai arī kādā citā sabiedriskajā transportā. Un tavs uzdevums ir izdarīt šādi. Labdien, klātesošie! Es esmu kaut kas. Pilnā tramvajā? Jā, pilnā tramvajā. Un tev ir jādomā pēc iespējas vairāk cilvēku, lai ar tevi kopā dzied kādu dziesmu. Labi, tas man sots, ne? Labi, tagad iesim pie mūsu vieša. Viesis?
Viesu? Mūsu Mums viesis. tagad būs viesis, tā vieglāk izloks, ne? O, nostrādājiet, ka... Čau. Čau. Mūsu viesis Dāvis Paugurs, multi-instrumentālists un mākslinieks un dziedātājs. Kādu jautājumu? Es īstenībā ļoti gribēju uzdot tev šo jautājumu. Cik tad ir tās stīgas ģitārai? Sešas. Ļoti paldies, labi. Tad tagad, cik es saprotu, viņš arī tagad Jā, viņš dziedās? mums arī uzdziedās mums bišķiņ, Jā. varbūt uzdancos Armands mums arī. Es paldījuši noteikti. Tad dosimies uz live session. Jā. Mūsu savs tagad priecēs Dāvis Paugurs. Aiziet. This is how I show my love. I made it in my mind because I blame it on my ADD, baby. This is how an angel dies. Made it in my mind because I blame it on my ADD, baby. Say, maybe I should cry for help, and maybe I should kill myself. I blame it on my ADD, baby. Say, maybe I'm a different breed. Maybe I'm not listening. I blame it on my ADD, baby. Say, Armand. Kas jādara? Negribu freestyle šot? Freestyle. Pagaid līdzi. Līdzi. Tagad. Kas ilgi nāk, tas labi nāk. Viss šai estrādē dejot sāk. Likās jau, ka 3-3-3 klāt ir pirmais sestdienas rīts. Oh, sanāc. Paldies visiem, kas skatījāties. Tiekamies nākam reiz. Ļoti labs grūs, ļoti grūs grūs. Paldies, Dāvi. Visu cieņu. Dāvi. Līdz nākamajai sestdienai.